Pārstāj darīt 4 lietas, un tās atvieglos tavu dzīvi. Nožēlot pagātni, jo to mēs nevaram izmainīt. Mēs varam pieņemt mācības un iet uz priekšu. Kas izdarīts, tas izdarīts. Izliet ūdeni, nesasmelsim. Otrais. Pārstāj uztraukties par nākotni, par to, kas vēl pat nav noticis. Arī tur mēs nevaram neko mainīt. Kāda viņa pienāks, tāda viņa pienāks. Nākotni mēs formējam ar to, ko mēs domājam šodien un kā mēs jūtamies šodien. Tā formējas mūsu nākotne. Trešais. Pārstāj meklēt laimi citos cilvēkos. Meklē to sevī. Nevis uzliec par to atbildību uz citiem cilvēkiem. Citi cilvēki nav atbildīgi par mūsu laimi, mūsu labsajūtu. Tikai mēs paši. Un tāpat arī, skatoties uz citiem cilvēkiem, jā. Un uz viņu laimi, jāskatās mums ir pašiem uz sevi. Kā mēs varam padarīt sev laimīgi, jo katram cilvēkam laime ir kaut kas cits. Mums tas ir kaut kas cits, citiem cilvēkiem tas varbūt ir pavisam kaut kas cits. Tā kā pārstāj konkurēt ar visiem pēc kārtas. Nepārdzīvo, ka kāds ir veiksmīgāks par tevi. Fokusējies uz personīgiem ikdienas sasniegumiem. Te ir arī svarīgi nesalīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem. Jo citi cilvēki ir savādāki. Viņiem varbūt kaut kādas citas lietas ir savādākas, jā. Tu nevari būt tas cits cilvēks, jo tev laimi varbūt nozīmē pavisam kaut ko citu. Tev varbūt ir pavisam citas vērtības, citi dzīves uzskati, kas priekš tevs ir svarīgi, interesanti, vērtīgi. Jā, tevi arī rodās atšķirības, ja mēs nevaram skatīties, ka kāds cits tur ir tāds un censties kļūt par tādu pašu. Mums ir jāskatās uz sevi. Jādomā par sevi un jāfokusējās ir uz sevi, nevis uz citiem cilvēkiem. Galvenais sāncensis esi tu pats vakardiena. Fokusēties uz to, kāda mēs bijām vakar, un domāt par to, kādi varam mēs kļūt šodien. Kaut kā tā.